Labdien! Pirmdienas rīts, pulkstens 11. Pēdējais pirmdienas rīts šajā gadā. Raidījums Ārsts LV. Tas ir raidījums, kas ir kopā ar žurnālu Ārsts LV. Tas ir raidījums, kas ir kopā ar katru dienu pulkstens 12. Latvijas Rādio 2 ziņu raidījumu Ārsts LV. Tas ir raidījums, kurā ārsti jums stāsta patiesību. Un gada noslēguma raidījumam esmu uzaicinājis 3 ļoti nozīmīgus ārstus. Sauksies raidījums 4 balti krekli, un šajā formātā esmu aicinājis Saeimas veselības apakškomisijas vadītāju Romasu Ražuku, esmu aicinājis Saeimas deputātu ilgadēju katastrofu medicīnas guru Mārtiņu Šicu un ārstu biedrības viceprezidentu kolēģi Māru Pļaviņu. Prieks jūs redzēt šādien. Un mēs runāsim vairāk vai mazāk par to, kas ir noticis šajā gadā un par to, ko mēs gribam redzēt Latvijas medicīnā nākamajā gadā. Un, lai netērētu lieka laika, es sākšu jautājumus uzdot Mārtiņam Šicam. Mēs ar Mārtiņu esam savā laikā kopā strādājuši reanimācijas nodaļā pie ļoti smagiem pacientiem. Mēs esam no tiem, kam ir grūti nozīmēt pa pustabletei 4 reizes dienā. Mēs saprotam mazliet citu medicīnu. Mārtiņ, šis gads iezīmējās pasaulē ar terorismu un kāru. Un cik Latvija šobrīd ir gatava situācijām, kurā pie mums notiktu Parīzē līdzīgs terorakts? Es domāju, ka, lai palīdzētu slimniekiem, mēs esam spējīgi to izdarīt sevišķi pirmslimnīcas etapā. Tā ir labi organizētā neatliekamās palīdzības dienas, tas ir vienotais vadības centrs, tās ir labi ekipēts un aprīkots mašīnas un sagatavots personāls, kontaktā ar slimnieku, šie cilvēki tiks galā. Tālākais, protams, ir slimnīcas. Ja slimnīcu uzņemšana nodaļa kapacitāte ir nepietiekoša, jo gadiem slimnīcām nav pirkta gatavība. Gadiem. Tiek pirkts kopējais pakalpojums skaits, un ja uz lielu cilvēku plūsmu rēķina ir labi organizēts Austrumslimnīcā vai bijušajā Gaļasezera uzņemšanas nodaļa, ja ar nepārāk lielu skaitu varētu tikt vienlaicīgi galā Stradiņu universitātes slimnīcas, tad Liepāja, Daugavpils vēl traumas mazāk, slimnīcas. jā, bet varētu kaut ko runāt par kaut kādiem dažu 10 slimniekiem, ko tiktu galā jebkur slimnīca, bet jebkurā gadījumā ne tehnoloģija, ne rentgena aparatūras dēļ, bet, manuprāt, tieši ārstu un ārstu sagatavotības dēļ un ārstu vispārējā trūkuma dēļ šajās lauku slimnīcās lielām bēdām mēs neesam gatavi. Faktiski mēs esam gatavi ikdienas darba apjomam un tad tādam plānveidīgam medicīnas aprūpes organizācijai. Ja runājam par bēgļu plūsmām, Bēgļu plūsmas, es pēc tam pajautāšu, to mēs jautāsim pēc tam. Bet man tomēr vēl kādas ir mūsu rezervas? Šobrīd, lai, piemēram, vienā slimnīcā mēs uzņemtu 50 pacients. Es tomēr neizslēdzu visā Eiropā, nekad nevaru izslēgt šādu teroraktu esamību. Izstāst, kāda ir mūsu rezervu gatavība šobrīd? Tātad, nevajadzētu sajaukt divas lietas. Ir runa par slimnīcu rezervēm, kuru nav vispār, un slimnīca ir gatavs tikai to slimnieku nodrošināšanai, kādi pie viņiem nāk ikdienā. Tā skaitā viss paņemts jau ir šodien avansā uz priekšu no aptiekām no vairumtirgotājiem. Tātad reāls rezerves uz vietas, izņemot 2-3 dienām, tas ir piekdienai, sestdienai, svētdienai,
faktiski svētdieniem stradiņos ir, tas ir viss. Ļoti nepatīkama ir lieta, kas ir notikusi neatliekamās palīdzības dienas iekšienē, kādreiz bija samērā labi organizēts operatīvās veselības ministra operatīvās rezerves 100 cietušiem ar labiem aprīkiem 100 cietušiem vienai diennaktī, kurš bija uzlikts 30 uz konteineru un pārējais kastē. Tas ir apēs ikdienas pakalpojumu nodrošināšanai un stāv kaut kādas rezerves burja, kas ir domāts tikai ātrās palīdzības brigāžu vai papildu brigāžas apsūdā. Patiesībā no taviem vārdiem es varētu teikt tā. Ja mums Latvijā ir terora akts, tad mēs varam paļauties patiesībā tikai uz tām rezervēm, kas ir uz katras neatliekamās palīdzības brigādes. Mēs varam aizsūtīt 80 brigādes, un viņas viss spēja intubēt, un viss spēja izdarīt neticam daudz, bet tālākais etaps ir diezgan slikts. Es uzreiz tagad pie mūsu neapšaubām no ārstiem vispieredzējušākā politiķa. Romas Ražuks, savulaik Tautas fronts dibinātājs un Tautas fronts līderis. Savulaik Saeimas prezidija loceklis, lielas pilsētas mērs, daudzkārtais Saeimas dažādu komisiju vadītājs, šobrīd arī vada mūsu veselības apakškomisiju. Kādā veidā mēs šogad un kādā nākošgad skatīsimies šo problēmu? Problēma ir diezgan sarežģīta, tad pat laikā ir zināms, ko vajag darīt. Ja ar neatliekamo medicīnas palīdzību un cietušo vai ievainoto, kāpēc mēs runājam tikai par terora aktu? Tikpat labi mums var būt 100 ievainotie un intoksicētie vai jebkurā veidā nelaimēs skārtie. Un te ir svētā patiesība, ja pēkšņi ienāk 100 ievainotie vai cietušie, reģionālās slimnīcās pēc definīcijas mūsdienu ievainojumus, tādus, par kuriem tu stāstīji, atbraucis no Ukrainas, ka ir triāda, milzīgā asiņojošā brūce, apdegums un šoks. Reģionālās slimnīcas spēj un var ārstēt. Nelaime, protams, ir tikai viena, ka tur rezerves saskaņā ar normatīviem aktiem ir vienai dienai, un nav ārstu, kas, pieņemsim, varētu nodrošināt darbu trījās maiņās, kā tas būtu nepieciešams. Tā ir tā vāja vieta. Tāpēc nekavējoties jāatjauno strateģiskā rezerve slimnīcās, varbūt ne mēnesim, kā tas ir bijis, bet 2 nedēļām, un jānodrošina iespēja atbraukt vēl papildus brigādiem, kas varētu darboties tajās reģionālajās slimnīcās. Šeit es domāju Jēkabpili, Daugavpili, Rēzekni, Valmieru, Liepāju. Tiešām lielās slimnīcas, kur šos komplicētos ievainojumus vai kādā citā veidā saslimšanas tādas var reāli ārstēt. Kombinētas traumas vai kombinētas kaut kādas citas padarīšanas dēļ. Pašreizējā brīdī aizsardzības ministrija runā par to, ka ir nepieciešams atjaunot munīcijas rezerves, atjaunot apģērbā, pārējās rezerves, kurās arī bija izsīkušas krīzes laikā. Es domāju, šīs rezerves būtu jāiekļauj mūsu aizsardzības plānos. Tā kā mums nav militāro hospitaļu, mēs izmantojam civilās iestādes militāru personu ārstēšanai, lai būtu šīs rezerves, un pieņemsim, varbūt zemesardzes bāzēs būtu apzinātas kaut kādas cilvēku mediķu grupas, kas reāli varētu tur doties. Un ārstot biedrībai šeit būtu jāpalīdz ar viņu apmācību kara laukā, ķirurģijā, toksikoloģijā, visas tas lietas, kuras mēs pēc augstā kara beigām un neatkarībā dzīvojot bijām tā kā piemirsuši nepieciešami kursi. Vēl vai tu nedomā, ka nevajadzētu mums atjaunot šādu apmācību arī, teiksim, augstskolas 5. un 6. kursu studentiem? Tas būtu ideāli, bet pašreiz mums vienkārši ir jāizbaiž melnais caurums, un te bez brīvprātīgiem neiztiks. Zemesardzē ir bezgala daudz ārstu, un vēl nāktu jauni kolēģi klāt, ja redzētu šo mērķi.
Nu kādu, ka jebkura diennakts laika viņus var pacelt, salikt autobusā un veselu šo brigādi ārstiem, anesteziologiem, māsam, pieņemsim aizvest uz Rēzeknes slimnīcu, lai nomainītu turienes kolēģus. Bet viņus vajag apmācīt. Es tā tomēr gribētu ļoti konkrēti pajautāt, vai nebūtu pienācis laiks mums atsevišķam katastrofu medicīnas un valsts medicīnas rezervi likumam. Tas būtu izcili. Kamēr mēs nebūs likumi, tikmēr aizsardzības ministri izliekās, ka viņiem visi kārtībā, ka viņi var nodarboties tikai ar apmēram 4 ģimenes ārstu lielumu medpunktiem. Ko? Šo jautājumu. Faktiski sliktā ziņa ir tā, ka nav jau šī mobilizācijas pasūtījuma. Likumā te ir ierakstīts, ka jābūt mobilizācijas uzdevumam vai mobilizācijas pasūtījumam. Šodien ne no Rēzeknes, ne no Daugavpils, ne no Stradiņas slimnīcas, ne no Austrums slimnīcas vienai nav pateikts, ka jums ir jābūt gataviem priekš kaut kādas N stundas 50, 100, 200 cilvēku aprūpē vai, piemēram, 1000 ievainot aprūpē mēnesī šaudo. Nav šī funkcijas, ka vispār. Mārtiņ, kamēr mums zemkopības, tas ir, kamēr mums aizsardzības ministrs ar veselības ministru tiekās tikai pie ministra kabineta galda un personīgi varbūt pat nepazīst viens otru, kaut arī no vienas partijas. Varbūt tiešām šis uzdevums būtu jāuzņemās Saeimas komisijai, jāvirz uz priekšu. Neviens cits nav mums spēks, kas Latvijā varētu šādas lietas virzīt. Tas brīdis, jo patreiz nacionālā drošība ir stādīta pirmvērtē, un tas ir viens no būskiem cilvēks. Ne jau tās mantas mums ir jāglāb. Mums jāglāb šis cilvēks, kurš var būt ievainots, kurš var būt inficēts, kur dažādi tie kaitējumi var radīt, un viņi ir jāglāb. Tātad tas ir nacionālās aizsardzības jautājums. Es tagad vērsīšos pie savu kolēģi Mārku Pļaviņu. Mārks Pļaviņš ir pieredzējis kolēģis, ilgus gadus strādājis Stradiņas slimnīcā pa vadītāju, ir vadījis ļoti lielu slimnīcu, redzējis, ko nozīmē pieņemt daudzus pacientus vienlaikus. Bet pašlaik Māris ir vienīgais man pazīstamais doktors, kurš katru nedēļu atrodas vismaz 10 dažādās Latvijas lauku slimnīcās, pieņem kā nefrologs, pieņem kā nieras dialīzes speciālists. Tu esi vienīgais, kas patiesībā šobrīd braukā pa visām slimnīcām un redz, kas notiek laukos. Māri, izstāsti, kāda tev šobrīd sajūta, kādas ir Latvijas lauku slimnīcas un kāda ir mūsu apgāde un kāda ir tu noskaņojums? Nu, redziet, jā, es patiesībā esmu vismaz vienreiz mēnesī tagad Preļos, Jelgavā, Saldo, Alūksnē, Aizkrauklē un Ogrē. Tās ir tās vietas. Nu, es teikšu tā, ka kas ir mainījies par šiem laikiem? Protams, slimnīcas ir droši vien ar tiem RF līdzekļiem vairāk vai mazāk sakārtotas. Tiešām vizuāli, piemēram, Alūksnes slimnīca nosiltināta, iekšpusē daudz mēbeļu skaistu, koridori, puķes. Tas ir tas labais, bet es arī dažreiz piebraucu vakarā, piemēram, pie Aizkrauklas poliklīnikas, un es redzu, ka tur jau gandrīz visi logi ir tumši. Ja? Ar to es gribētu teikt, ka, diemžēl, tas varbūt tā specialitāte, intensitāte, tā kabinetu noslodze, diemžēl tā varētu būt daudz labāka, jo, protams, ka visās šajās vietās trūkst ārstu, speciālistu, un pat vēl pēdējā gada laikā vai pusgada laikā viņi turpina aizplūst. Teiksim, konkrēts piemērs tur Jelgavā ļoti labi endokrinoloģi aizbrauc uz ārzemēm strādāt, piemēram, ja? Un paliek tikai vairs viena endokrinoloģija priekš 40,000 lielas pilsētas. Skaidrs, ka tur būs mēnešiem garas rindas. Un tāpēc es domāju, ka, protams, ar ārsti arī noveco un priekšrocības iegūst tādas slimnīcas, piemēram, kā Alūksne, kur vēl ir palikuši tādi spēcīgi, varētu teikt, mazliet liekot to vārdu, tad gandrīz man vēl ne pēdiņās, jauni plecīgi vīrieši, ja, kuri vēl ir spējīgi operēt un strādāt, un lūk, Alūksne iegūst priekšrocības pret tādām slimnīcām kā Gulbena un Balva, kur to ķirurgu vairs gandrīz nemaz nav palicis pāri. Ja. Trūkst anesteziologu, viņiem bieži vien atsevišķiem ārstiem, teiksim, maksā pat 2 un 3 reizes
vairāk, tikai lai kaut kādā veidā viņus piesaistītu šai konkrētai slimnīcai un piespiestu, piemēram, no tālas pilsētas kaut vai mēnesī dažas reizes atbraukt un nomainīt to ārstu, kas tur vienīgais ir palicis. Es domāju, piemēram, anestezologu vai ķirurgu. Tāpēc es domāju, ka tā ir tāda drusciņa, kā lai saka, aizmirstības vai tāda nolemtības sajūta. Arī iedzīvotāju skaits strauji samazinās visās šajās pilsētās, un mēs arī zinām, ka, kā viņi paši saka, ka varbūt 1/4 iedzīvotāji ir vienkārši deklarēti. Ja? Viņi ir vai no ārzemēs, vai citās lielākajās Latvijas pilsētās, un viņu vienkārši tur nav. Un tad ir tā ārstu, teiksim, novecošanās problēma. Un es arī domāju, ka ja ministrija, pieņemsim, vai Nacionālais veselības dienests saņemtos, būtu arī iespēja tomēr vairāk ārstu, pirmkārt no reģionālām slimnīcām, varbūt arī uz šīm rajonu slimnīcām tomēr kaut kādā veidā sūtīt un šīs speciālistu pieņemšanas kaut vai 1 reizi, 2 reizes, 3 reizes mēnesī noorganizēt. Bet, protams, ka tas prasītu papildus līdzekļus, papildus ieguldījumu un tādu papildu politisku izšķiršanos par šādu lietu. Un tagad jautājums atkal atgriezīsimies pie 2 mūsu cienījumiem tautas pārstāvjiem. Romas, tavu meita beidz šogad augstskolu, absolūti teicamniece, tiek uzskatīta par Latvijas nākamo medicīnas zvaigzni. Visi pētījumi, visas publikācijas starptautiskas. Vienkārši, kādu tu atstāsim, labi, tāpat arī man bērnu ārsti, ja? Tad kādu mēs atstāsim to medicīnu mūsu nākošai paudzei? Vai kaut kā mums nav nolādēta tā medicīna jau no kaut kādiem 90. gadiem, ka tieši šai jomai Latvijā finanses nepietiek nekad? Tas, ka mūsu bērni ir mediķi, ārsti, es domāju, liecina par labu mums, ka mēs ticam, ka šajā jomā kaut kas uzlabosies. Bet es domāju, šeit mēs esam nonākuši līdz laipas galam un tālāk varam tikai krist. Šeit mums kaut kāda nepieciešama pašreiz. Es nesaku, ka vajag cilvēkus aicināt ielas, bet beidzot visiem kopā nogāzt to kalnu. Jo tālāk sliktāk jau nav kur. Kā doktors Pļaviņš stāstīja, reģionos ārstu un speciālistu praktiski nav. Slimnīcās pērk reģionālās speciālistus viena no otras, kā futbola spēlētājus. Tad samaksā citai pašvaldībai to, ko tā bija stipendijas ieguldījusi, tad visu atlīdzina, lai tas ārsts pārietu, pieņemsim, uz Rēzekni no Jēkabpils vai otrādi. Tā ir nenormāla situācija. Faktiski mēs nenodrošinām savu dzīvildzi, nedzīvosim tik ilgi, cik mēs varētu. Un pašreizajā brīdī ļoti svarīgi, ka Straujumas valdība beidzot ir pieņēmusi šo protokolu lēmumu, ka jāievieš apdrošināšana obligāta. Kā tas būs un kā tas ies, es aicinu visiem to atbalstīt, pat tiem, kas netic tam, tad vismaz būs šī lieta izdiskutēta, jo apdrošināšana Lietuvā un Igaunija darbojās gadu desmitiem no neatkarības sākuma. Tas ir pirmais. Protams, e-medicīna, lai visu to varētu droši novērot, ka tas neaiziet neceļos. Protams, valsts atklātība, kur ir tas gros, par ko tad valsts ir spējīga samaksāt vienreiz. Un, protams, makroekonomikas līmeņa nodokļu pārbīde, bija runāts, ka no sociālā nodokļa var kaut ko nedaudz novirzīt. Es domāju, tas būtu tās lietas, kas mums 16. gada jāpaveic. Ja ne, tad faktiski te nebūs kā ārstēt cilvēkus un cilvēki tā kā valka iestājās. Šo mēs visi tā ir televīzijas tiešraidi, bet šis viss paliek YouTube formātā, un mēs visu šo tev turpināsim visu gadu atkārtot to, ko tu tikko pats teici. Saeimas sociālo darbu lietu komisija un Saeimas veselības apakškomisija tomēr lielā mērā ir līdzatbildīgs par situāciju un kaut kādā mērā tas lauzums jānāk par jums jādara. Es nekādā ziņā no mums šo atbildību, Mārtiņ, nenoņēmu. Tā ir mūsu atbildība un šeit nav pozīcijas vai opozīcijas. Mēs tiešām esam nonākuši līdz neatgriešanās punktam. Jo patreiz ir faktiski tas, kad
kā burvju māksliniekiem varbūt izdodas kaut ko vēl veselības sistēmās saglābt, jo kadru politikas nav bijusi, Pēter, kopš tiem laikiem, kad tu biji veselības valsts ministrs, ja, un tajā laikā, un pēc tam viņi vispār izzuda vispār kā tāda, ja, jo tirgus sakārtos it kā viss, un tirgus kārto. Visi ārsti pabeidz un brauc uz ārzemēs. Un drīz, ja nebūs darba samaksas lietas un pārējais, tad mēs brauksim medicīnu saņemt citās valstīs. Nevis būsim medicīnas eksportētāja valsts, jā, pakalpojumi, bet mēs būsim to. Jā, būs kaut kāds viens otrs tāds krējums, smelšanas elementiņš šeit uz vietas, jā, bet tas nebūs tas. Un tā ir reāla traģiska lieta, jo politiķu tā bezatbildība gan attiecībā pret neatliekamās palīdzībā nodrošinātājiem. Paldies Dievam, šis gads veiksmīgs. Izdienas pensijas ir, un tas tie pirmā etapa glābēji kaut kādā veidā būs sakārtot. Bet, ja tagad strādā uz 2 vai 3 slozēm dakters, ja, vienā slimnīcā, otrā, trešā, un saka, bet dakters taču nosacīt Pēters vai Jānis saņem gandrīz tur 2000, bet viņš strādā, tos saņem 3 slodzes, izslīcis, bīstams pacientiem viņš ir kļūs. Ārstam jāstrādā uz slodzi, godīgi savu darbu, un pēc tam jāstrādā pie sevis, nevis būt izsīkušam, un vēl jau vairāk ir tas variants, kad likumdevējs, un tas mums Romām būs jādara, kad likumdevējs sakārtojas to, ja es strādāju vienā vietā, teiksim, 7-10 dežūras, ja, tad tur es nedrīkstu. Es drīkstu vienā vietā, darbvietā strādāt 7 tikai, un otrā drīkst atkal 7. Un tad iznāk tā, ka vienā vietā pārstrādāt ir valsts noziegums, ja gandrīz vai darba devēji, bet ja es strādāju 5 un tiek tas cilvēks Latvijas izspies kā sula, tad ne, tad ir viss kārtībā, tad ir klaps priekšā un tā. Mārtiņ, vai mēs šogad Saeimā iesim uz to, ka atvērsim darba likumdošanu un paskatīsimies par to, ka ārstiem ir jāatver. Paldies. Tad nākošo gadu bāri Mārtiņš Šits sola savā tomēr vērt vaļā darba likumdošanu un nākošais gadu tomēr parūpēties par to, lai ārstiem un galvenokārt medicīnas māsām. Ārsti vēl šī gadījumā ir mazāk problēma, bet medicīnas māsas, īpaši anestezioloģijas un operācijas māsas, strādā neticies 20-22 diennaktis mēnesī. Neiziet no slimnīcas. Mūsu ārstbiedrības viedoklis ir tomēr, ka mazāk runāt par stacionāriem, vairāk runāt par primāru aprūpi, kas Latvijā, tomēr visā pasaulē pamats. Izstāst, ko tu redzi nākošā gadā vai šogad attiecībā uz ģimenes ārstiem? Es vispār domāju, ka man radās vispār tāda kopīga doma, ka redziet, mūsu medicīna Latvijā paliek ar vien netaisnīgāka un nesolidārāka. Tas jau ir viens tāds princips, jo jau gandrīz vai 50% no visiem tiem pakalpojumiem sniedz privātās ārstniecības iestādes. Un es arī tagad skatījos tajos pēdējos kaut kādos statistikas rādītājos, tur galvenajām ārstām un veselības centram 4 visiem augsts strauji apgrozījums, un attiecīgi viņi visiem ir tas gada apgrozījums ir 10 miljoniem eiro un augstāks. Un ar visu es domāju to, ka, protams, ģimenes ārsts mums ir tas veselības aprūpes, primārās aprūpes pamats. Bet es arī domāju, ka, un kā praktisks ārsts es skatos, piemēram, tagad uzreiz parādās pēkšņi šī kampaņa, analīzes, viņi vairs it kā nedrīkst rakstīt. Varbūt viņas ir, un es arī skatos, es kā nefrologs tagad atveru to nosūtījumu, un es redzu, ka man ļoti svarīgas analīzes tur neparādās, ja? Jo ģimenes ārsti tomēr ir ķērušies un atsaukušies, teiksim, uz ministrijas aicinājumu, kaut kādā veidā tos izmeklējumus ierobežot. Grimšana pārsvarā vairs nav. Pārsvarā ir reaktīvais olbaltums. Bet tas nebūtu tā galvenā. Bet katrai specialitātei ir savas tādas vissvarīgākās analīzes, ko starp citu arī nosaka, piemēram, likumdošana, lai tu izrakstītu kompensācijā kādu medikamentu, tev jāseko noteiktiem rādītājiem. Un ja viņu nav, tas uzreiz jau ir milzīgs trūkums. Bet es domāju, ka ģimenes ārsts, viņi zināmā mērā to Latvijas veselības aprūpi, protams, glābj, bet skaidrs, ka viņi arī ir neapmierināti, jo viss tās medicīnas grūtības, tā kā tiem pirmajiem pašiem, kas saņem to triecienu,
Sistēmas, tas viņi redz vislabāk, un viņi redz to cilvēku trūkumu, viņi redz to bezizēju, viņi redz tās rindas, viņi redz, ka zaļie koridori onkoloģiskiem slimniekiem patiesībā nedarbojās, viņi redz to bezizēju, un ne visi slimnieki var momentā to pakalpojumu nopirkt, kādā no šīm privātājiem ārstniecības iestādēm, par kurām jau es ieminējos. Ja? Un tad pēkšņi parādījās ministra paziņojums, lūk, mēs privātos, ja viņš vienreiz ir nopircis privāto pakalpojumu, tad lai viņš turpina saņemt tikai pakalpojums privāti. Māra, mums ir palikušas nepilnas pusotras minūtes visiem kopā. Kāda ir Latvijas iedzīvotāja nieru veselība? Es domāju, ka viņi vidēji ir tādi pat kā visā Eiropā. Es domāju, apmēram tāda viņi ir. Mums nav pārāk liels saules patēriņš un nieru mazspēja vai hipertonija. Es domāju, ka viņa pārsvarā nieru veselība mūsdienās patiesībā cieš no divām lietām. No hipertenzijas un nieru veselība cieš no diabēta. Tie ir tie divi galvenie iemesli, kāpēc faktiski nieres cieš. Paldies. Tātad man ir palikusi pēdējā minūte, un tagad es jums pilnīgi godīgi abiem diviem mūsu Saeimas deputātiem gribētu tomēr pajautāt, vai jūs tiešām negribējat kāds uzņemties atbildību par Latvijas veselības aprūpi? Tauta jūs ir ievēlējis, viens no jums pārstāv pašreiz iespējamās premjeras Solvitas Āboltiņas partiju un ir pieredzējušākais ārsts, neiroķirurgs, organizators. Otrs, iespējams būs koalīcijā, un tad lūdzu, sakiet savu, vai jūs esat gatavi beidzot uzņemties atbildību par veselības aprūpi? No mūsu puses vajadzīgs obligāti tas, ko mēs runājam ārstu biedrībās, sabiedrības veselības likums ar visiem tam problēmām, ko pieminējam sāļiem. Es esmu tam gatavs, bet tas nav jādara, jo nav nekā sliktāka, ka nemitīgi mainīt veselības ministrus. Paldies, skatītāji, lai jums laba šī nedēļa, lai jums veselīgs nākamais gads. ārsti jums stāsta patiesību.